Vārtiņi ir slēgti. Diemžēl, ko mēs redzam, ka sēdes durvis ir platāk vaļā nekā iepriekš. Jā, līdz ar to arī ir jārēķinās. Bet, manuprāt, būtiskā lieta ir tāda, ka atgriežoties pie tā pirmā argumenta, mūsu interesēs ir, lai Ukraina nezaudē, labākajā gadījumā Ukraina uzvar. Sveiki visiem un laipni lūgti Melns uz balta jau 16. epizodē. Esmu šeit Monta Zaumane, viesos Latvijas bankā un plānoju runāt ar Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Labdien! Labdien! Un, lai uzreiz ķertos lietai pie ragiem, varbūt sāksim. Sākam! Jā, tātad pirmais jautājums, ko mēs esam dzirdējuši ļoti bieži arī mēdīju telpā un vispār arī digitālajā telpā, ir, ka daudz kur dzirdam, ka Latvijai un visam reģionam kopumā vajadzētu aiziet prom no Krievijas tirgus. Un, taču ir arī skeptiķi, kas saka, vai tiešām tas Latvijai ir jādara, ja mēs redzam, ka ļoti daudz lielās varas valsts to nedara. Daudz to nosauc par pašnāvību mums un saka, ka mums nevajadzētu upurēties. Jā, vai esam tiešām tik atkarīgi no Krievijas tirgus? Nu, neesam. Kā ekonomika kopumā neesam, bet, protams, tas nav bezsāpīgi. Bet es gribētu pakāpties mazliet solīt atpakaļ un teikt, ka šeit īstenībā ir divi argumenti. Pirmais, protams, ir tas, ka Ukrainas karš par brīvību un neatkarību ir ar lielā mērā mūsu karš. Ja. Līdz ar to šajā karā mēs atbalstam Ukrainu, nevis Krieviju. Un ja kaut kas palīdz Krievijai, tad mums tiešām būtu divreiz jāpārdomā, vai mēs to gribam darīt. Un tirdzniecība Krievijai nāk pa labu, viennozīmīgi. Bet tas vairāk ir tāds morāls, ētikas un politikas jautājums. Savukārt runājot par ekonomiku, kas bija jūsu jautājums, cik tas varētu būt Latvijai sāpīgi, mūsu aprēķini rāda, ka tirdzniecības saišu pārtraukšana ar Krieviju Latvijas ekonomikai varētu maksāt apmēram 2% no IKP. Proti, tas nav bezsāpīgi. Ja? Šim gadam tas nozīmētu, ka nebūtu ekonomikas izaugsme vai būtu, teiksim, neliela recesija, bezdarbs nedaudz pieaugtu, bet tas nebūtu paliekošs efekts. Kāpēc? Tāpēc, ka daļa no uzņēmumiem atrastu noiet tirgus kaut kur citur. Tie cilvēki, kas potenciāli zaudētu darbu, ņemot vērā, ka darba tirgus gan Latvijā, gan Eiropā ir diezgan silts, līdz ar to citiem uzņēmumiem arī darbinieku trūks, tad viņi varētu tepat Latvijā atrast arī citu darbu. Vēl viens ekonomisks arguments ir tāds, ka ekonomiskie un politiskie riski Krievijai ir tik augsti, ja, ka tur ilgtermiņā diez vai kas mainīsies un līdz ar to investēt šādās tirdzniecības saitēs ir ar ļoti, ļoti augstu risku. Un līdz ar to labāk tad veltam visu laiku saviem sadarbības partneriem, ja, kas ir prognozējamāki, kas ilgtermiņā var ienest lielāku ekonomisku labumu. Un galu galā dienā ir tikai 24 stundas, un jautājums ir, ko mēs tajās darām. Ja? Labāk tad darīt lietas, kas mums nākotnē noder, ja? Nevis kas mums nākotnē rada papildus riskus. Bet runājot par tirdzniecību kā tādu, protams, ir jāsaprot, ka Latvija un Krievija ir kaimiņi. Un tā, ka Latvija ar Krieviju vispār netirgosies, tā jau arī nebūs. Mēs arī redzam, piemēram, tajā pašā augstā kara laikā rietumi ar Padomju Savienību tirgojās, bet tas bija ļoti specifisks tirdzniecības apjoms, specifiskās jomās. Tas nebija tā pa visu perimetru. Līdz ar to, protams, kaut kā tirdzniecība ar Krieviju visticamāk saglabāsies vienmēr, bet tam nu dienu nebūtu jābūt vienam no Latvijas ekonomiskās politikas virzieniem. Ja? Tā ir viena lieta, un otra lieta, protams, šeit jau nav tikai Latvijas loma vienas pašas. Un visefektīvākais risinājums šādā gadījumā, lai tiešām nebalstītu Krieviju, tirgojoties ar to, ir nevis Latvijas pašas lēmums, bet visa reģiona lēmums. Ja Latvija ir vienīgā, kas aptur tirdzniecību un pārējie turpina tirgoties un tas Latvijas plūsums laiž caur sevi, jā, tas tāpat turpina palīdzēt Krievijai. Līdz ar to šajā brīdī ieliekot upē akmeni, jā, tad strauma vienkārši ies apkārt. Labākais risinājums šeit tad ir normāls dambis, jā, lai tas strauma tur tiktu ierobežot pēc iespējas vairāk. Līdz ar to īsi no ekonomiskā viedokļa tas nebūtu bezsāpīgi, bet tas arī nav traki un tā nav kaut kāda šausmīga dziļa krīze. Līdz ar to pakāpeniski to darot, ieviešot skaidrus pārējais periodus un darot to reģionu ietvaros, manuprāt, tas viennozīmīgi ir ekonomiski iespējams.
Un runājot, piemēram, virzoties tālāk uz sankcijām, runājot par sankcijām, rietumi ir ieviesuši tādas sankcijas, lai mēģinātu apstādināt šo Krievijas kara mašīnu. Taču reāli runājot, Krievijai ir savas ražotnes, savi resursi. Kā mēs redzam, resursi nāk arī no ārpuses. Viņiem ir arī savi cilvēku resursi. Un, kā mums, kā rietumiem, kā šim reģionam sokās apstādināt šo Krievijas kara mašīnu? Runāt par sankcijām, manuprāt, sankcijas ir bijušas efektīvas un bijušas nepieciešamas šajā situācijā, bet tas rezultāts nav bijis tik liels, kā sākotnēji bija domāts. Un katra nākošā sankcija kārta visticamāk kļūs ar vien mazāku tādu bremzējienu Krievijai. Un šeit sankcija kā tāda, protams, ir atkarīga no tā, cik šo sankciju var ieviest. Ja? Cik to tiešām var piemērot. Un šeit, diemžēl, ko mēs redzam, ka ir dažādi apkārtceļi. Ja? Un līdz ar to Krievija izmanto šos apkārtceļus. Un tā vietā, lai ieviest ar vien jaunas sankcijas, viens no veidiem ir tiešām krietni uzmanīgāk skatīties uz tiem caurumiem žogā, ja, kur šīs sankcijas tiek apietas. Bet šeit ir vēl viena lieta, protams, ir jāsaprot tas, ka Krievija ir tomēr ļoti liela ekonomika. Gan resursu ziņā, gan arī cilvēku skaita ziņā. Līdz ar to tas ir būtisks arguments. Otrs arguments ir tāds, ka tās ir rietumu valstu ieviestas sankcijas. Ir virkne pasaules valstu, kas šīs sankcijas neatbalsta. Līdz ar to Krievija var tirgoties ar citiem tirdzniecības partneriem. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz Krievijai visticamāk vissāpīgāko punktu ienākumu ziņā, tā ir nafta. Ja. Bet tas, ko Eiropa no Krievijas vairs nepērk naftas tirgū, to ar zināmu diskontu, tad cena ir mazliet zemāka nekā pasaules tirgos, bet to nopērk Indija, piemēram. Ja. Līdz ar to nav tā, ka Eiropai beidzot ar Krieviju tirgoties, Krievijas tirdzniecība arī izsīks. Nē, viņi atrod citus noiet tirgus. Ja. Un tas laiks ir jau bijis jau 2 gadi, un Krievija arī ir radusi iespējas pārorientēties. Viņam importa aizvietošana arī ir bijusi diezgan efektīva, bet ir jomas, ko viņi nevar paši saražot, un dažādas strateģiskas lietas, tādas kā augstās tehnoloģijas. Tur Krievija ir ļoti atkarīga no rietumiem, un tas ir viens no sankciju veidiem, kur tad var skatīties krietni uzmanīgāk, vai šīs sankcijas tiešām strādā, kā tās tiek apietas un kā to mazināt. Un varbūt ar šīm sankcijām var panākt arī pilnīgi otru efektu, ka mēs šo valstu izolējam tik ļoti, ka viņi iemācās dzīvot šajā ekosistēmā viena pat vai tā. Jā, protams, tāda iespēja arī ir, bet šajā brīdī pilnīgi Krievijas tirdzniecība nav iespējams noslēgt. Mēs redzam, ka jau krietni labu brīdi lielākais tirdzniecības partners Krievijai ir Ķīna, un Ķīna šādas sankcijas nepiemēro. Līdz ar to, ja mums vārtiņi ir slēgti, diemžēl, ko mēs redzam, ka sēdes durvis ir platāk vaļā nekā iepriekš. Līdz ar to arī ir jārēķinās. Bet, manuprāt, būtiskā lieta ir tāda, ka atgriežoties pie tā pirmā argumenta, mūsu interesēs ir, lai Ukraina nezaudē, labākajā gadījumā Ukraina uzvar. Ja? Un mums finansiāli ir jāpalīdz Ukrainā, lai tas notiktu, un tajā pašā brīdī balstīt Krieviju, protams, ir pretēja rīcība. Ja? Līdz ar to mūsu interesēs ir palīdzēt Ukrainai uzvarēt, nevis palīdzēt Krievijai karot Ukrainā. Un saskaņā ar Ukrainas izlūku dienestu datiem Krievijas ekonomika patreizējā intensitātē karā Ukrainā varētu izturēt vēl kādus 2 gadus. Tas varētu būt nedaudz uzpūsts propagandas nolūkos skaitlis, bet tas varētu būt diezgan ticams skaitlis. Tāpēc rodas jautājums diezgan vienkāršs, bet šajā ziņā ļoti daudziem arī mums Latvijā nesaprotams, ko nozīmē kara ekonomika. Kā šī kara ekonomika izpaužās? Viens no veidiem, kā uz to skatīties, ir skatīties uz valsts budžeta izdevumiem.
Protams, Krievija ar saviem militārajiem datiem ir bijusi vienmēr diezgan piesardzīga. Un šiem cipariem tā tiešā veidā ticēt arī nevar, bet militārā ekonomikā tas nozīmē, ka ļoti liela ekonomikas daļa strādā uz militāro industriju. Un Krievijā šī daļa pēdējo pāris gadu laikā ļoti būtiski augusi. Tās jomas, kas tiek atbalstītas, ir vairāk tiešām investīcijas militārajā rūpniecībā. Valsts pusē ir pasūtījums ieroču ražošanai lielāks nekā tas ir miera apstākļos. Līdz ar to arvien lielāku daļu no ekonomikas saista tieši ar militāro rūpniecību, kas atkal atbalsta karu. Un spēcina šo jomu. Un tas arī laikam ir tas galvenais. Vēl otrs arguments, protams, ir saistīts ne tikai ar valsts pasūtījumiem, bet arī ar to, kā tiek ierobežotas iedzīvotāju un uzņēmumu brīvības. Piemēram, cilvēku var mobilizēt, līdz ar to izņem no darba tirgus ārā. Un tā tālāk, un tā tālāk. Līdz ar to ekonomikā vienkārši mainās uzsvars. Un šeit gandrīz vai, labi, tas varbūt tās ir diezgan vienkāršots piemērs, bet atceramies Padomju Savienībā, tie cilvēki, kas vēl tajā laikā dzīvoja, vai tie, kas ir dzirdējuši no saviem tētiem un mammām un vectētiņiem, vecmāmiņām, ka veikalā tur veļas mašīnu nopirkt nevarēja, bet savukārt militārai rūpniecībai tur viss kas tika veltīts. Līdz ar to ekonomika pārslēdzas no patēriņa precēm uz kaut ko citu, uz militārām precēm. Tas ir viens. Bet otrs būtisks elements, kā es minēju, ir veids, kas notiek ar lēmumu pieņemšanu, cik ātri tiek lēmumi pieņemti, un kurā jomā tiek resursi novirzīti. Mobilizācija, paņem cilvēku no darba tirgus ārā, uzņēmums var arī militārās ekonomikas ietvaros atsevināt un pateikt, nē, jūs, vai piemēram, uzspiest, jūs ražosiet šādas preces. Tā kā tie būtu vieni no tiem elementiem, kas raksturotu militārās tādas ekonomikas vai kara ekonomikas izveidošanos. Te gan ir vēl viens solis. Tas ir tas, kas notiek kara sākumā un kara laikā. Tad, kad karš beidzās, tad, protams, ir ļoti grūti šo ekonomiku. Nav vienkārši atgriezt atpakaļ civilajās sliedēs. Un pēc pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā rubļa vērtība, rubļa kurs pret eiro un ASV dolāru strauji kritās, bet pašlaik viņš ir diezgan stabils. Un, kā Krievijas rublis vēl dzīvo, ņemot vērā to, kas ir noticis Ukrainā un arī visā pasaulē, šī ģeopolitiskā nestabilitāte, kā viņš atguvās? Tur ir vairākas lietas. Pirmkārt, Krievijas rublis nav brīvi tirgot valūtu vairāk. Līdz ar to tas kurs ir relatīvi nosacīts. Viņš nav tāds brīvā tirgus kurs, jo ir ierobežojumi. Nav tā, ka jūs jebkurā brīdī, piemēram, eiro var samanīt pret dolāru. Tas ir viens no elementiem. Otra lieta, Krievija, protams, liek saviem uzņēmumiem daļu no ārvalstu valūtas ieņēmumiem automātiski konvertēt rubļos. Un tas rada to pieprasījumu pēc rubļiem. Un ja mēs skatāmies uz Krievijas eksportu, piemēram, to pašu naftu, tur joprojām tas eksporta apjoms ir ļoti liels. Ja mēs skatāmies uz Krievijas ārējo tirdzniecību, tur joprojām ir pārpalikums. Krievija pārdod vairāk nekā nopērk. Līdz ar to neto tā naudas plūsma Krievijā dēļ eksporta joprojām turpina nākt iekšā. Tā nav apsīkusi. Tas arī to rubli notur. Bet šeit arī tā būtiskā lieta ir tāda, ka Krievija jau nav robeža tikai un tirdzniecība tikai ar Eiropu. Ir tirdzniecība arī ar dienvidiem un ar austrumiem. Un tās valstis, kas ir dienvidos un austrumos, šādas sankcijas kā rietumi nepiemēro. Tad man arī jautājums, cik Krievija iztērē militārā ražošanā savu naudu? Pašreizajā brīdī, protams, ņemot vērā, ka karš ir un Krievija diezgan noslēpumaina attiecībā uz saviem tēriņiem, konkrēti cipari mēs nekad neuzzināsim. Bet ko mēs redzam, tie vērtējumi ir, ka militārai jomai tiek tērēt apmēram kaut kādi 6% no iekšzemes koprodukta, plus vēl pāris procenti tā saucamai iekšējai drošībai. Ja mēs skatāmies, kopā sanāk pie 8%, ja mēs skatāmies uz NATO prasību,
tērēt aizsardzībai, nu tie 2%. Latvija šogad jau tērēs virs 3%, bet Krievijas ekonomika tiešām tērē proporcionāli militārā rūpniecībai krietni vairāk nekā pašreizajā brīdī jebkura NATO valsts. Ja mēs skatāmies uz aptuveniem vērtējumiem, cik daudz ar militāru rūpniecību saistītiem izdevumiem tiek izmantots no Krievijas valsts budžeta, tas ir apmēram kaut kā 25–30%. Ja? Tā kā tiešām ļoti liels apjoms no valsts tēriņiem aiziet militāriem mērķiem. Jā, bet kad vidējais aritmētiskais krievs sajutīs īstenībā šo milzu naudu, kas tiek apgrozīta šajā? Es domāju, viņi jau sajūt daudzos gadījumos tagad. Jā, viņi to sajūt, jautājums, kā viņi to uztver. Jā, tas, ka cilvēki tiek iesaukt armijā, gan jau cilvēki sajūt. Jā, tas, ka cilvēki aiziet bojā, arī sajūt. Jā, tas, ka pie viņiem arī notiek dažādi konflikta atbalsts, ja, notikumi, tā kā pēdējā laikā, ko mēs redzam, ik pa brīdim kaut kas uzsprāgst kādās noliktavās, ja, vai naftas pārstrādes rūpnīcās, tas arī viss ir saistīts ar karu. Ja. Tā kā gan jau Krievi to jūt, ja, jautājums, vai viņi uzskata, ka tas ir pareizi. Ja, un, diemžēl, ko mēs šajā brīdī redzam, mēs redzam, ka vismaz formāli atbalsts šādai Putina politikai ir, ja ne nomācošs, ja, nav tā, ka visi to atbalsta, bet lielākā sabiedrības daļa Krievijā šādam vēstures un šodienas interpretējumam piekrīt. Un tas, manuprāt, ir vēl viens iemesls mums tiešām ar skaidru galvu domāt un saprast, ka Krievijā nekas šajā gadījumā un šajā jomā pārskatāmā nākotnē nemainīsies. Līdz ar to mums ir jābeidz dzīvot kaut kādos pagātnes sapņos un domāt, kā ar Krieviju tirgojoties, mēs kļūsim bagāti. Tā nekad nebūs. Ja. Tas tilts starp austrumiem un rietumiem, kas 90. gados tika veidots, ja, sen jau vairs nav, ja, turpat laipas īsti vairs nav. Mēs ļoti labi to redzējām gan naudas atmazgāšanas problēmu jomā. Ja, finanšu sektors, ja, to ir beidzis darīt un nekad arī vairs nedarīs. Otra atskaņa, kas ir no šī austrumu rietumu it kā tilta, protams, ir tranzīta sektors. Un tur arī pēdējo, jau vairāk kā 10 gadu laikā mēs esam redzējuši, ka šie apjomi mazinās. Gan Krievijai attīstot savus ostas, gan arī ģeopolitiskai situācijai mainoties. Līdz ar to šis sektors vismaz pārskatāmā nākotnē, kamēr nebūs izveidot jauni koridori, kamēr, piemēram, nebūs uzbūvēts Rail Baltica ceļš, ja, Latvijas ekonomikā paliks diezgan marģināls. Un varbūt virzoties uz Latvijas tematu, kādi ir Eiropas centrālās bankas vai Latvijas bankas uzdevumi brīdī, ka pasaulē notiek arī mums Latvijā kāda ģeopolitiskā nestabilitāte vai iespējams kāds konflikts? Ko darat jūs? Paldies Dievam, tādas lietas mēs neesam pēdējā laikā piedzīvojuši, bet, protams, monetārā politika dara to, kas te jādara. Jā, centrālajai bankai ir divas lietas, ir jānodrošina cenu stabilitāte. Ja, piemēram, ekonomikā ir dziļa krīze, ja, un kaut kādas nepieciešamības, tad tie palielināt naudas apjomu apgrozībā, tas ekonomiku balsta, ja, neļauj ekonomikai ieslīdēt dziļā krīzē, procentu likmes tādos gadījumos var tikt samazinātas, un tā tālāk. Un otra lieta, protams, arī ir finanšu stabilitāte. Ja. Lai nebūtu finanšu krīzes, lai finanšu sistēma neiekristu kādā dziļā recesijā, lai bankas nebankrotēs. Līdz ar to tad arī bankām tiek dot papildus likviditāte. Ja. Cenu stabilitāte un atbalstīt Eiropas kopējos ekonomiskos mērķus. Ja. Tā kā šajā gadījumā diena nav bažas. Ja. Viss, kas būs nepieciešams, to arī Eiropas centrālā banka un Nacionālās centrālās bankas darīs. Tad varbūt kāda ir jūsu ikdiena kā Latvijas bankas prezidentam? Ikdiena ir vienīgs darbs, ja, un katru dienu mācīties kaut ko jaunu un pieņemt lēmumus pēc iespējas ātrāk tajā brīdī, kad tas ir nepieciešams. Un tur ir gan
Latvijas iekšējās lietas, ja, gan, protams, arī starptautiskie aspekti. Un, ja skatos uz Latvijas specifiskām lietām, tad ar ko nodarbojas Latvijas Banka, tā viss skaidrās naudas aprite. Ja. Atveriet savu naudas maciņu, jūs redzēsiet skaidru naudu. Ja, šīs naudas apriti, laišana apgrozībā un pēc tam arī, teiksim, šīs naudas savākšanu un apstrādi nodrošina Latvijas Banka. Tieši tas pats, ja jūs izņemat savu maksājumu karti, tad maksājuma sistēma pieslēgums nodrošina Latvijas Banka. Zibmaksājums, ja jūs pārskaitat savu naudu no vienas bankas uz otru banku, arī ir izveidojusi Latvijas Banka. Komercbankas uzrauga, ja, un rūpējas par banku drošību, ja, lai ir adekvāts kapitāla apjoms. Arī dara Latvijas Banka, ja jūs arī mēs esam iesaistīti, ja jūs ņemat kredītu, lai zinātu, kādas ir parāda saistības un cik liela ir katra aizņēmēja riski. Ir kredīta reģistrs, ko arī uztur Latvijas Banka. Mēs analizējam Latvijas, Eiropas un pasaules ekonomiku, lai redzētu, kas būtu jādara monetārai politikai, jā, tā ir lēmumu pieņemšana, kas notiek Frankfurtē un kur es pārstāvu Latviju. Tur mēs, protams, arī skatāmies uz to, kas notiek pasaules un Eiropas ekonomikā, lai noteikti, kur ir jābūt procentu likmēm, jā, tās palielināt vai samazināt. Un tā tālāk. Statistika, ekonomikas analīze, pēc būtības Latvijas Banka ir tas infrastruktūras, mugurkaula pamats visam tam, kā finanšu sektors Latvijā strādā. Ja? Un kā šis finanšu sektors ir sasaistīts, ja? Šie ceļi, ja tā var izteikties, kas Latviju savieno ar Eirozonu un ar citām pasaules valstīm, protams, ir arī lielā mērā tieši Latvijas Bankas pāraudzībā. Un kamēr viss strādā, neviens nemana. Ja? Un tas arī mūsu uzdevums, ja? Šīm lietām notikt tā, lai neviens nejūt, ka tur viņam būtu kaut kas jāzina. Ja? Bet līdz kaut kas apstājas, ja? Tad jūs redzat, kur šīs problēmas ir radušās. Mūsu uzdevums ir nodrošināt tādu pārdomātu, ilgtermiņā derīgu ekonomikai un iedzīvotājiem un uzņēmumiem labvēlīgu ekonomisko vidi. Ja? Nodrošināt to, ka inflācija ir zema, jo augstas inflācijas apstākļos ekonomikai augt strauji un iedzīvotājiem tiešām palielināt savu dzīves kvalitāti un savus ienākumus ilgstoši nav iespējams. Man šeit daudz nemaz nezinu to lielo pienesumu, ko nes Latvijas Banka un cik īstenībā tai ir ļoti liela ietekme mūsu visu dzīvēs. Es gribētu piekrist. Ja? Un, lai gan es finanšu sektorā biju strādājis, pirms es pievienojos Latvijas Bankai, es biju strādājis jau turpat 14 gadus. Ja? Pirms tam es biju bijis pasniedzējs un man ir doktora grāds iegūts ekonomikā arī. Atnākot strādāt uz Latvijas Banku, lai gan galvenās lietas es visu zināju, bet ikdienas bija, wow, arī šis. Ja? Īstenībā tas ikdienas līmeņa un mikro līmeņa lietas ir ļoti, ļoti plašas un ļoti sarežģītas. Un tas, ko jūs redzat ikdienā, ko es teicu, atverat to savu naudas maciņu, tā ir tikai aizberga redzamā daļa. Ja? Tas viss pārējais ir zem ūdens, un ko jūs ikdienā dienu neredzat, ja? Bet kas ļauj tam naudas maciņam strādāt. Ja? Tā kā mēs šeit esam 4. aprīlī, kas ir arī Jāna diena, varbūt ko jūs novēlētu studentiem, skolēniem, kuri vēlās kādreiz ieņemt arī jūsu amatu? Es ļoti ceru, ja, ka tādu ir daudz, un es noteikti varu ieteikt uz to arī tiekties. Ja. Kādēļ, manuprāt, tur ir divas lietas. Pirmkārt, Latvija ir valsts, kas ir mana valsts, un es gribu, lai Latvija ir pārtikus valsts. Lai Latvija ir bagāta valsts, lai iedzīvotājiem šeit dzīvot labi. Ja. Lai mēs šeit gribam dzīvot. Un ar katru dienu tas dzīves kvalitātes līmenis mums kļūst labāks. Un, manuprāt, līdz ar to jebkuram profesionālim ir gan pienākums, gan gods strādāt valsts labā. Un strādāt Latvijas Bankā viennozīmīgi ir
darbs valsts labā. Tas punkts 1. Punkts 2. Tas ir lielisks izaicinājums, jo komanda šeit ir ļoti spēcīga. Un tā nav tikai Latvijas bankas komanda, tā ir visas Eirozonas komanda. Ja. Un tur tiešām darbs izaicinošs, nav vienkāršs, sarežģīts, bet ar, manuprāt, milzīgu gandarījumu, jo tu katru dienu mācies. Ja. Tu satiecies un diskutē un kopā strādā ar cilvēkiem, kas ir labākie pasaulē. Ja. Līdz ar to tas arī personīgi ļoti bagātinošs darbs. Ja. Un tā labā lieta vēl ir, ka tu redzi īstenībā to pozitīvo devumu. Ja. Tu redzi, tas lietas, ko tu dari, ir tiešām jēgpilnas un patiešo uzlabo iedzīvotāju, uzņēmēju un visas valsts labklājību. Tā kā es nu dienu mudinu jauniešiem, ja, kas arī šodien ēno mani un tepat tās blakus arī sēž, vai tie, kas domā, ko nākotnē darīt. Es domāju, dariet tās lietas, kas jums interesē, ja tā ir ekonomika ļoti labi. Ja, ja tas ir kaut kas cits, arī ļoti labi. Dariet lietas, kas jums patīk. Esiet izcili savā jomā, jo tad ik pa brīdim jums radīsies iespējas. Ja. Jums būs iespējas darīt kaut ko citu. Un tad sakiet jā. Esiet atvērti izaicinājumiem, jo tad jums tas darbs būs interesants. Katru dienu nesīs kaut ko jaunu un darīt interesantu darbu. Ir fantastiska lieta. Ja. Līdz ar to jā, mācieties, esiet izcili savās jomās un sakiet jā iespējām. Ja jūs būsiet izcili, jums tādas iespējas būs. Un tad ik pa brīdim pamainiet jomu. Ja? Un paskatieties, kur jūs vēl varat kaut ko iemācīties. Jo darīt garlaicīgas lietas priekš kam. Jā. Paldies, liels Mārtiņ, ka piebiedrojāties šai sarunai. Paldies arī mūsu klausītājiem. Un jā, tiksimies nākamajās epizodēs. Klausieties mūsu platformā YouTube un Spotify, kā arī neaizmirstiet, ka jūs varat ziņot par dezinformāciju mūsu mājaslapā www.melcusbalta.lv.